Tajās klasēs, kurās netika izcīnīti valsts čempionu tituli, sportisti cīnījās par Latvijas kausiem. Latvijas kausa ieguvējs Emiks iesācēja klasē Arvis Grīnbergs. Sveiks, apsveicam ar iegūto titulu. Paldies, paldies. Kā tev gāja šīs dienas sacensībās un vispār šo sezonu? Sāksim no sezonas. Sezonā bija sākums tāds čābīgs, jo pirmajās gonkās nesanāca nofinišēt pat trīniekā. Bet pēc tam es sapratu, kas man bija pa kļūdām, tāpēc turpināju sezonas sēriju ar uzvarām. Arī dažas traumas sezonas laikā tev. Kā tev ar to sadziedēšanu šobrīd? Jā, bija vairākas traumas. 3 reizes salauzu plecu, atslēgas kauls, madzeņu strīds bija. Bet viss bija tāpat labi. Kā tev patīk jaunais mocījs, ar ko tu esi sezonas beigās sācis braukt, varētu teikt, 13. gada Kawasaki? Ļoti jaudīgi, salīdzinoši ar 12. gadu dienu pret nāku. Man ļoti patīk. Kas tavs nākamās sacensības šogad ir? Superkausa saldo fināls. Kāds tavs plāns ir uz nākamo sezonu? Uz nākamo sezonu plānoju braukt MX2 klasē, tikai MX2 klasē. Un Latvijas čempionātā? Jā. Un superkausā iespējams, ka pro klasē. Paskaidrs! Kurš tad ir pirmais? Arvis, jā? Un to vēl atbrauc vēl bija Roberts Līvals, jā?